Šajā epizodē mēs runāsim par seksuālajām perversiībām. Ko mēs ar to vispār saprotam? Un kopā ar mani šajā sarunā piedalīsies ārsts psihiatrs Pēteris Zālītis. Nu atkal sveiks. Sveiks. Vispār, sāksim ar to. Klau, kad sabiedrībā saka seksuālās perversijas, ko ar to saprot psihiatrijā? Tikai psihiatrijā, man liekas, arī sabiedrībā to vajadzētu skaidri un gaiši saprast, ka tas ir kaut kāda izmainīta seksuālā tieksme, uz izmainīts veids, izkropļots veids, kā tu paudi savu seksuālo preferenci. Jā. Vai vārds perversija nav pārāk nosodošs? Kāds būtu profesionāls apzīmējums? Parafīlija, novirze, traucējumi? Es domāju, novirze būtu pietiekoši cilvēcīga lieta, lai cilvēks būtu līdzestīgs arī tās ārstēšanai. Kur ir robežas starp neparastu seksuālu interesi, fantāziju un psihisku traucējumu? Man liekas, piemērs ir vislabākā lieta, kas to var raksturot. Kā saka, ik pa laikam parādās tas mēteļu virinātājs Imantas mežā. Jā, viņš kaut kur bija pazudis kādu laiku, bet tad viņš parādījās arī. Atvainojumā. Jā, un tas tā ir izmainīta seksualitāte, ka viņš grib pabaidīt ar savu dzimumu locekli un savu kailo ķermeni, kā saka, meitenes pie noteiktas fakultātes mežiņā, pie kopmītnēm. Jā, tā ir. Tā ir vairāk viņam, tas vairāk kaut kas psihisku traucējumu, nevis fantāziju, vai tas ir kombo? Tā ir neveselīga seksuālās tieksmes izpaušana. Okay. Un ir vēl, kā saka, līmenis tālāk tajā visā, ka, piemēram, sūta savu meiteni uzpildes stacijā, kā saka, virināt mētelīti, kur viņi tiek ierakstīta video. Okay. Un tad viņš vēro no malas, kā tas viss notiek. Tas ir spēle. Un, tam visam var klāt pielikt arī masturbāciju tajā visā procesā. Tas, ko tas džeks tur dara, jā, un arī tā izpausties. Jo, tas cilvēks, viņš to mēteli virinot, viņš jau reāli arī ejakulē. Viņam notiek sēklas noplūde tajā momentā. Tas viss ir par izmainītu seksuālā akta izpildi. Vai seksuālā uzvedībā svarīgākais kritērijs ir nevis tas, cik tā ir neparasta, bet vai tā notiek ar piekrišanu un nevienam nekaitē? Redz, kā ir. Kā mēs te vienā no raidījumiem runājām par veselību, tad perversija tā ir saslimšana. Okay. Jo viņa traucē sev un traucē līdzcilvēkam. Piemēram, šī meitene, kas tiek iesūtīta uzpildes stacijā, lai viņa, kā saka, parādītu savu kailo ķermeni, viņa jau ir līdzatkarīgā būtībā. Bet ja viņi ir dīlojuši, tad tas joprojām skaitās? Jā, ja viņa ir piekritusi. Aha, tas nozīmē, bet ja viņa cieš, tad tas ir neveselīgi. Bet, ja ir piekrišana, tad... Ja ir piekrišana un konkrēts rāmis, kas ir, ietērpts, piemēram, naudas rāmī, ka viņa tiek atalgota, vai arī to, ka viņa ir submissive person, vai viņa ir dominantā atkal. Tas ir citādāk, tas jau ir pakalpojums. Labi. Kā saka, cilvēks maksā par to, lai dabūtu noteiktu baudījumu dzīvē, bet redzi, tur, kur ir robežas, tur, kur ir stingri noteiktas robežas, tur jau parādās tas moments, ka īstā nav saslimšana, jo tev ir noteikumi. Tu noslēdz vismaz mutisku līgumu ar to cilvēku, kas tev izdara baudu. Un tas, principā, robežojas ar prostitūciju. Sapratu. Kā psihiatrs vērtē situāciju, ja cilvēks pats cieš no savām seksuālajām vēlmēm vai uzvedības? Es to vērtētu kā deviāciju, saslimšanu, novirzi, ja viņš cieš. Kāds tas nākamais solis tavā kabinetā būtu? Jā, skaidro, kas viņam ir, vai viņam ir hiperseksualitāte, vai viņam ir
kā saka, novirza uz kaut kādu citu objektu, kāpēc viņam tā ir, vai tur neslēpjās šizofrēnija, vai tur neslēpjās kaut kādi murgi, uztveres traucējumi, vai tur nav kaut kādas fiksācijas par pirmo šo te kaisles parādīšanās momentu un kas tur ir bijis, kā saka, klāt vai nav bijis. Nu, piemēram, ir tāds viens piemērs, ko mēs savulaik vadot Latvijas Universitātē seksoloģijas kursu ar doktoru Borisu Doņikovu, stāstījām, ka, piemēram, vienam kas saka, senāk, kā saka, cilvēkam, neatceros, vai bija, vai nebija, visticamāk, ka nebija klients, ka, viņam parādījās, kā saka, šī fiksācija uz pirdieniem. Jo viņam pirmajā uzbudinājuma laikā pagāja garām skaista dāma, kas nopirdās. Un? Rezultātā viņam parādījās vajadzība sasniegt pēc jebkuras sievietes, kas pirž. Pēc jebkuras sievietes, kas pirž? Jā. Viņam, kā saka, parādījās erekcija, tad, ja sieviete, kā saka, pirda seksa laikā. Vai arī vienkārši pirda, un tad, viņš masturbēja uz to. Ok. Vai face-sittings tādā veidā ir skaitās pie perversijas? Es nezinu, ja viņam arī smaka bija, tad jau visticamāk arī pirdienas sejā varēja nostrādāt pozitīvi. Ok, labi. Par to mēs citreiz sīkāk parunāsim. Aizkadrā, jā? Jā. Tev ir kaut kāds līdzīgs tieksmes? Nē, uz to nē, citas. Man ir citas. To es pēc tam terapijā pastāstīšu. Nē, man nav tāds tieksmes. Es nezinu, vai tev vajag nodarīt pārsavam terapeitam ar to. Ko darīt? Es jau neko nedarīšu, tā jau vairs nav mana problēma. Tā ir tava terapeita problēma. Es pats cietīšu, es pats savā gandarī. Kādas seksuālās perversijas visbiežāk tiek pārunātas arī terapijas laikā pie psihiatra? Pie tevis, piemēram. Piršana, labi, vēl tur kaut kas... Nē, tas nebija pie manis, tas bija kā saka, tāds ekstremāls piemērs varbūt tajā visā. Tieši tāpat, ka tas mēteļvirinātājs. Kurš ir te nevisulīgā? Piemēram, man liekas, viens tāds gadījums, kā saka, kas nāk prātā ne no manas prakses, bet no nostāstiem, ka izmainītās dzimumtieksmes uz, piemēram, lopiņiem. Ir bijis, ja? Jā, ir bijis arī tur, kur bērna pornogrāfija, cilvēki kājuši. Man liekas, tās arī bija tās parafīlijas. Jā. Un rezultātā, cilvēks, ja viņš saprot, ka viņam ir problēma ar to, ka tieši šīs lietas tad ir ļoti labi, ka viņš meklē palīdzību, jo pretējā gadījumā, man liekas, šādiem cilvēkiem ir diezgan skaidrs, kur viņi beigās atradīsies, ka tomēr viņi diezgan ātru galu ņems, kā saka, sabiedrības spiediena rezultātā. Ja? Bet ja mēs runājam par to dzīvnieciņu izmantošanu, tad tajā gadījumā konkrēti tur bija šizofrēnijas diagnoze, izmainīta uztvere. Jā, un starp speciālistiem mums arī ir tāda lieta, ka ja cilvēkam tā kā ir šī fiksācija uz dzimuma orgāniem, dažādas fantāzijas un uzmācīgas domas, tad tā ir diezgan smags simptoms, un tur vajadzīga speciālitāte. Jā, tas varētu būt. Tas ir svarīgi būt, to saprast no visa. Okay. Mēs jau nevaram arī gluži tā uzreiz visus palikt zem šizofrēnijas, kā saka, birkas. Jā, tikpat labi tas varbūt arī kaut kāda, ko tu minēji sākumā, un ko mēs tā apspriedām par pirmo, kā saka, šo te kontaktu, jā, un jo, piemēram, ir tāds termins, kā saka,
noteiktos laukos, kā piemēram homoseksuālā trauksme. Cilvēkam ir bailes, ka viņš varētu būt homoseksuāls, ka viņam ir trauksme par to, un tā ir uzmācīga doma, un varbūt viņš pat izjūt baudu par to domājot. Un pie homoseksuālas trauksmes, ir ļoti liela iespēja, ka, ir, kā saka, tās tieksmes sava veida, bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņš automātiski ir šizofrēniķis, ja viņam ir tāda trauksme. Cilvēks varbūt fiksēts kaut kādām noteiktām lietām, un, kā saka, ja mēs atgriežamies pie šī pirdiena jautājuma, tad būtībā, tur ir fiksācija. Atradināt cilvēku no fiksācijas, man liekas, ir gandrīz neiespējami. Ja vienīgais neiet kaut kādā kognitīvi-behaviorālajā terapijā. Bet redz, kāpēc dažas seksuālas intereses paliek tikai fantāziju līmenī, bet citas pārvēršas uzvedībā, kas rada risku cilvēkam vai citiem? Teiksim, tā pati fiksācija, kas paliek fantāzijā, un kas jau rada. Es zinu, kā ir nav labu un nav sliktu fantāziju. Jautājums ir, vai ir pareizais cilvēks vai nepareizais, ar kur to darīt. Jo saproties, ja mēs skatāmies, piemēram, par to, paņemsim, kas pirmais nāk pretī, sāpes, paņemsim plētni, ja tā plētne vēl būs ar dzelzs gabaliem, būs diezgan sāpīgi. Ja tu to darīsi, piemēram, savā kambarī pagrabā ar kādu, kas ir piekritis to darīt, visticamāk, viss būs forši un tu gūsi baudu. Ja tu to darīsi uz ielas kādam garām gājējam pēkšņi uzšaus, visticamāk, tev ieliks durkā. Dažas... Ir nianses, vārdu sakot. Tas ir tā, galējībās ieejot, bet arī ir cilvēki, kas uz to ir gatavi, un ir cilvēki, kas uz to nav gatavi. Un šajā gadījumā ir cilvēki, kas vienkārši fantazē, bet nekad mūžā to negribētu padarīt. Jā. Kādi ir signāli, ka seksuāla rakstura uzvedība vairs nav tikai privāta īpatnībā, bet kļūst bīstama un nekontrolējama? Tas ir tas pats jautājums atkal par to, ka, cik ļoti cilvēks nodara sev pāri, cik ļoti viņš nodara pāri savai reputācijai un nefiltrē, ko viņš dara. Jo pēc idejas, no vienas puses to var darīt, kā mēs te minējām, piemēram, kambarī, kaut kur dziļi pagrabā. Jo no vienas puses mēs to varam, kā saka, saprast, kā adekvāti izpausmi, ja cilvēks to dara savu hobiju līmenī, bez maz vai ja tā var nosaukt to. Un nevienam ārpusē to neparāda tādējādi, kā saka, nenodarot pāri savai reputācijai vai kā saka, ikdienas savām gaitām, un tas ir kontrolēti, un mēs te minējām arī lietu, ka tas ir pa maksu, tad tas ir, kā saka, pakalpojumu saņemšana, bet no otras puses tāpat laikā, ja tas, piemēram, notiek cirkā vai kādas studijas, kā saka, ietvaros, kur viņš tā kā visu priekšā ejakulē, tas visticamāk nenāks pa labu viņa kā saka, imidžam. Citiem tas traucē, un rezultātā cilvēku uztver tā maigi izsakoties ne īpaši nopietni. Un redzi, kā ir tas slavenais Two Goals, One Cap video, atceries? Neatceries, iegooglē. Paldies, iegooglē, ļoti labs video, ļoti skaists. Un vārdu sakot, tās divas meitenes, kas ir šajā video, man liekas, tur var dabūt arī traumu, ka tu bez mazai nonāc līdz tam, ka tev nepatīk meitenes. Tā kā tu nekaitēs tev. Kā runāt par internetu daudz? Kā tieši internets un pornogrāfija ir mainījusi cilvēku priekšstatus par seksuālām robežām? Tas ir labs jautājums. Kā tu domā? Jā, jo šeit, no kuru galu lai sāk? No otra laikam. Tur tā doma ir ļoti interesanta. Tas atkarīgs no cilvēka un no viņa mentalitātes. Jo, ir pētījums par to, cik ļoti cilvēks paliek atkarīgs no pornogrāfijas, un cik ļoti izpaužās, piemēram, atkarības simptomi, tā skaitā arī trauksme un depresija viņa dzīvē.
no pornogrāfijas konkrēti, arī ikdienas dzīvē. Un tur ir tā sakarība tāda, jo agrāk cilvēks ir sācis skatīties pornogrāfiju, jo ātrāk un stabilāka būs viņa šī atkarība no pornogrāfijas, un tā skaitā arī viņam būs problēmas ar depresiju, garastāvokļa svārstībām. It sevišķi, ja nav nekādas viņam padomdevēja tajā visā lietā, jo neviens jau nav atcēlis, kas saka, normālā sabiedrībā arī dzimuma audzināšanu. Un tie, kas sāk pēc iespējas vēlāk, kaut kādu, piemēram, reliģisku apsvērumu dēļ, tiem tā kā nav šīs prevalences uz depresijām kā tādām, bet ir jau arī otra lieta, ka cilvēki mēdz kaut kā sevi noķert arī caur pornogrāfiju, par savām fantāzijām kā tādām. Iepazīt sevi, jā, iepazīt pasauli, jo mūsdienās tā materiāla ir ļoti daudz. Viņš ir dažādīgs, un tu vari saprast, ko tu varbūt gribi ienest arī savā dzīvē. Ja cilvēks paskatās šādā veidā uz sevi un uz savām attiecībām, tad tas var būt pat izglītojoši un attiecības bagātinoši. Pornogrāfija arī veicina šo te vēlmi ar vien pēc ekstremāka satura. Man liekas, tur jābūt tādam adrenalīna džankiem, lai tas būtu ekstremālākais jau vairāk, un cilvēkam jābūt diezgan izmisušam par to, kāpēc viņam ir vajadzīgi tik ļoti daudz kairinātāju. Jo, es nezinu, mana fantāzija tagad spēlē ar mani nejauku tādu triku, iedomājoties 70-gadīgu opi ar Romi, kuri nodarbojās ar sadomazohismu. Man liekas, tas varētu būt kaut kas nereāls, bet, kas zina? Kā saprast, ka pornogrāfija vai fantāzija sāk traucēt reālai tuvībai un attiecībām? Jā, tā pārauga slimīgā. Tev ekrāns vairāk dod baudas nekā realitāte, ja? Vai arī kaut kādas seksuālās spēlītes. Kas nodara pāri cilvēka fiziskai, garīgai veselībai. Tā ir tā porno atkarība. Tad. Jā. Okay. Kāpēc cilvēkiem ir tik grūti runāt ar speciālistu par seksuālām domām vai uzvedību, no kuras pašiem ir kauns? Kāpēc viņiem ir grūti? Jā, kāpēc tik grūti runāt? Jā. Tāpēc, bet tas ir no sabiedrības atkarīgs. Bija mums saruna par šo. Jo sabiedrība atvērtāk ir runāt, jo bagātākas ir tradīcijas dzimuma audzināšanas jautājumos, jo vieglāk ir runāt un nodoties baudē. Pamēģināt, piemēram, kas mums nāk pirmais, kur ir visbrīvākā attieksme pret seksuālām baudām. Mūsu pieminētā Vācija. Nīderlanda, jā. Un tur cilvēki brīvi runā. Mūsu sabiedrība, viņi ir, kāda ir tāda kautrīga, iestagnēja, stigmatizēta, jā, arī par seksuāliem jautājumiem, bet man liekas, jau pēdējā laikā nemaz tik traki vairs nav. Okay. Paskaties, mums pat skapis ir izdzīvojis visas pārmaiņas un atjaunojies, un kas tur tops vēl bija, tas vēl projām ir. Par man līniju runā, jā? Jā, par tāvēju, un purvs vēl ir. Ciet, purvs katru ir ciet. Dienu garām uz darbu ciet joprojām. Jā. Vai, ko darīt cilvēkam, kurš jūt, ka viņa seksuālās vēlmes viņu pašu biedē, vai viņš sāk zaudēt kontroli pār impulsu, šīs te perversijas? Es neuztvēru tavu jautājumu vispār nekādā veidā, jo es aizdomājos par to purvu. Man ienāca prātā, ka tu ej uz darbu uz purvu, un purvs vienmēr ir ciet, un tu netiec iekšā darbā. Okay, paldies. Labi, davai jautājums. Uzdod jautājumu. Jā, tātad, ko darīt cilvēkam, kurš jūt, ka viņa seksuālās vēlmes viņu biedē, vai viņš sāk zaudēt kontroli pār impulsu? Pārbaudīt realitāti. Kā lūdzu? Pārbaudīt realitāti. Un tas nozīmē kā? Vērsties pie speciālista, seksologa vai psihoterapeita ar pieredzi seksoloģijā.
Okay. Vai psihiatri, jo principā visas deviācijas un parafīlijas viņas iet zem psihiatriskā šifra, zem psihiatriskajām saslimšanām. Vai parafīliskus traucējumus var ārstēt un kāds ir ārstēšanas mērķis? Izmainīt vēlmes vai palīdzēt kontrolēt uzvedību un mazināt kaitējumu? Jautājums, vai cilvēks vispār to vēlas izmainīt? Bet tas ir iespējams. Nevienā dienā. Jautājums, cik smagi un vai tur tiešām slēpjās tikai, kā saka, objekta izvēles traucējumi. Okay. Jo tas tikpat labi var būt šizofrēniskīs izpausmes, tas var būt kaut kas ļoti briesmīgs un tam cilvēkam tiešām vajadzīgs varbūt ieslodzījums vai vēl kaut kas. Jo, ne visi cilvēki, kas izdara slepkavību, ir psihiski slimi, ja, un ne visi cilvēki, kas izdara slepkavību, ir veseli. Jā. Labi, Pētri, paldies tev par sarunu. Tad cerams, ka būs noderīga. Paldies, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Yes! Paldies!